Esiet sveicināti no Bratislavas, Slovākijas valsts, kas izveidojās 93. gadā atdaloties Slovākijai un Čehijai, bijušajai Čehslovākijai. Kopš tā laika Slovāki ir izjutuši nelielu tādu kā pabērnu lomu attiecībā pret Čehiem, jo šeit dzīves līmenis tobrīd bija par kādu ceturtaļu mazāks, taču kopš tā laika Slovākija ir piedzīvojusi krietnu izaugsmi. Viņi iestājās Eiropas Savienībā kopā ar Latviju un vēl 8 valstīm 2004. gadā, un arī šīs pavērsiens nācis tikai par labu ekonomikai. Piemēram, Bratislavā, kur es šobrīd atrodos, šis reģions ir 5. bagātākais Eiropas Savienībā. Tiesa, ne viss ir tik rožaini. Ja pabrauks krietni uz austrumiem, tur tie ienākumi cilvēkiem ir reizes 4 pat mazāki. Tāpat neatrisināta paliek čigānu problēma. Eiropa Slovākiju kritizē par to jau gadiem ilgi, bet, kā mēs paši pārliecinājāmies vienā no čigānu ciematiem, nekas īpaši daudz nav mainījies. Viņiem kā nebija laba dzīve, tā tās nav arī šobrīd. Toties uzņēmumi gan ir visai priecīgi. Gal galā arī eiro Slovākija ievies jau labu laiciņu atpakaļ un plūca tā lēmuma augļus. Runājāmies ar datorvīrusu apkarotājiem, viņi ir priecīgi. Runājāmies ar vīnaudzētājiem. Tie ir priecīgi par Eiropas Savienības regulām, kas ļauj strādāt tiem, kuri grib strādāt labi, to tā arī ļauj darīt. Kvalitatīvu vīnu radīt. Viena lieta gan Slovākiem šobrīd tāda bēdīga. Viņi nepiedalās pasaules kausa izcīņā futbolā Brazīlijā. Pirms 4 gadiem viņi tur bija, šogad nē. Bet viņi deguna zemē nekar. Pats pārliecinājos, ka Slovāku futbolā aug tāda krietni laba jaunā paudze. Man kaut vienu vārdu ir jāklausa. Redi? Bet, ja atgriežamies no futbola pie politikas, vēl te gribu pieminēt kādu dīvainu faktu. Slovāki šobrīd starp jaunajām dalību valstīm ir viena no pozitīvāk noskaņotajiem attiecībā pret Eiropas Savienību. Taču, piemēram, Eiropas parlamenta pat notikušajās vēlēšanās, viņi bija vispasīvākie gājēji pie urnām. Vien 13% ļaužu nobalsoja šajās vēlēšanās. Kādēļ tā? To un daudz ko citu skaidrosim plašāk raidījumā Dzimis Eiropā. Skaties šo svētdienu 5:30 vakarā. LTV 1.